Ja tev interesē, kā melodijai pielikt klāt akordus, tad šis video būs tieši tev. Šajā video es nodemonstrēšu, kā ļoti populārai melodijai Fly Me to the Moon pievienot klāt arī akordus. Neatkarīgi no tā, vai tu spēlē džezu, blues, roku, metālu vai kādus citus stilus, šī ir ļoti laba iemaņa, jo tu attīstot pilnveidos savu izpratni par to, kā strādā harmonija, kā spēlēt melodiju pa visu grifu un kā salikt šīs lietas kopā. Tad ķeramies pie lietas. Es šo video sadalīšu 3 daļās. Pirmā daļa ir saprast, kā vienkārši nospēlēt melodiju. Otrā ir, kā nospēlēt akordus. Un trešā ir, kā šīs abas lietas salikt kopā. Tad pats pirmais posms ir iemācīties nospēlēt melodiju. Es viņu rādīšu ļoti taisnā ritmizācijā. Ja tu klausīsies dažādas ierakstus, varbūt secinās, ka viņi tiek izrotāti un tā, bet mēs sākam kaut ko ļoti vienkārši. Lai melodijai pēc tam sāktu likt klāt akordus, ļoti vēlams, ka tu spēj šo melodiju nospēlēt dažādās formās, nevis tikai, piemēram, šeit. Bet, piemēram, sākot arī šeit. Arī šeit. Un tā tālāk. Un tad, kad tu sāksi mācīties jau šo trešo posmu, nebrīnās, ja tu redz, ka mēs melodiju sākumā nospēlējam šeit, bet pēc tam mēs ejam arī citās vietās un spēlējam tās notas. Tā var būt. Otrs posms ir iemācīties nospēlēt akordus. Es nodemonstrēšu ļoti vienkārši septakordus, bez nekādām tur akordu baigajām aizvietošanām un tā tālāk. Un centies tikt man līdzi iegaumēt šo un nospēlēt arī tempā. Tad, ja tev vajag šo video skaties atkārtot un ja vajag pierakst un viss pārējais, tad otrs posms ir šie akordi. Sākumā es nodemonstrēšu akordus, pēc tam izspēlēsim kopā. Tad pirmais akords ir lā minors septakords. Tad ir rē minors septakords. Sol dominants septakords. Do mažors septakords. Fā mažors septakords. Si pustmaznādais septakords. Mi dominants septakords. Lā minors septakords. Pēc tam nerad viņš tiek pārvests arī par dominants septakordu, lai ievadītu labāk nākamo akordu, kurš ir rē minors septakords. Sol dominants septakords. Do mažors septakords. Mums nomainās mi minors septakords uz lā dominants septakordu. Un rē minors septakords. Sol dominants septakords. Do mažors septakords. Un tad sāks otrā formas daļa, kuru ievada si pusmaznātais mi dominants septakords. Un lā minors septakords, rē minors septakords, sol dominants septakords, do mažors septakords, fā mažors septakords, si pusmaznātais, mi dominants septakords,
La minors septakords, kas pārvēršas par la dominants septakordu, re minors septakords, sol dominants septakords, mi minors septakords, la dominants septakords, re minors septakords, sol dominants septakords un do mažors septakords. Un, ja mēs gribētu atrisināties uz la minoru, mēs nospēlētu si pusmazināto septakordu, mi dominants septakordu, un atkal ar kurus te arī skandarbs beigtos. Tad varbūt jau secina par harmoniju, ka šeit diezgan daudz tiek izmantoti akordi, kur nākt no šīs tā la minora gāmas harmonizācijas, un ļoti daudz 2-5, kas atrisinās arī uz vienniekiem. Piemēram, tas pats re minors septakords uz sol dominants septakordu, kur ir atstās do mažoru, mums arī ir mi minors septakords, la dominants septakords. Un tā ir tāda būtiska lieta, ka tu apgūsi šo skandarbus, ka tu saproti šīs te secības, nevis uztver katru akordu individuāli. Tādējādi ir varbūt vieglāk orientēties un arī paturēt prātā šo harmoniju. Tad šis būtu par akordiem. Tad pamēģinām kopā izspēlēt. 3, 4. Par akordu secību runājot, viens labs padoms, kas tev varētu nākt par labu, lai ātrāk iemācītos šo secību, ir pastāties, ja tu nospēli la minoru, tad kvartu uz augšu mums ir re minors, no re minora kvartu uz augšu mums ir sol, no sol kvartu uz augšu ir do, no do, ja mēs skaitam 4 uz priekšu, mēs tiekam pie fa. Ja mēs no fa skaitam 4 uz priekšu, tad fa, sol, la, si, vai ne? Ja mēs no si skaitam 4 uz priekšu, tad mums ir mi. Un ja no mi mēs skaitam uz priekšu 4, mums atkal ir la. Respektīvi, tas, ko es nodemonstrēju, kad tas arī, ko es pirms tam minēju, kad, ja tu spēj atpazīt šīs secības, tur 2, 5 un tā tālāk, tad vēl viena lieta, kas bieži vien mūzikā parādās, ir, man par to pat ir grāmata, kas ir kvartu, kvintu, aplis. Es šajā video par to sīkāk nerunāšu, bet, tā vienkārši tāda būtiska piebūt, ko tur paturēt prātā, ka tu mācies kādu akordu secību. Ja tur atpazīst kaut kādus patērnus, tad ir varbūt vieglāk to visu atcerēties. Tad iziesim cauri šai te akordu melodijai. Tagad, kad es rādīšu šo te melodiju un akordu apvienošanu, iespējams, tu redzēsi arī kaut kādas citu akordu formas, kuras pirms tam neredzēji. Un te man uzreiz ir jāpastāsta tāda lieta, ka jā, pieņemsim, tu man prasītu, kā es varu melodiju pielikt klāt akordus. Un es teiktu, piemēram, kur pirmā nots ir do, vai ne? Un tev ir jāmāk nospēlēt la minoru. Ja tu la minoru māk nospēlēt tikai vienā vietā šeit, ja tu la minoru māk nospēlēt, piemēram, tikai šeit, atvērtajā pozīcijā, un nots to tev atrodas pirmās stīgas 8. ladā, kā tu redz, fiziski nav iespējams to izdarīt. Vismaz ne ar maniem pirkstiem. Varbūt ir kāds, kurš var tikpat aizstiepties, bet arī varētu. Tas diez vai būtu optimālākais veids, kā to darīt. Līdz ar to, kad es runāju par to, ka tu sākumā iemācies šo melodiju un akordu secību, tas nenozīmē būtiski tikai vienā vietā. Tas nozīmē to, ka tu izproti šīs notis,
tu izproti arī akordus, un, ja tu zini, ka ir lā minors, tu viņu var atrast dažādās lokācijās. Šeit es varu tikai piebilst to, ka man ir arī citi video manā YouTube kanālā, droši paskaties, kur es demonstrēju, piemēram, kā nospēlēt dažādas septikordu apvērsumus, un tad jau tu mācētu, piemēram, nospēlēt lā minoru nevis tikai šeit vienā vietā, bet no dažādām stīgām, dažādos variantos, un tas ievērojami palielinātu tavu izpratni par harmoniju. Šajā video es tik sīki nedemonstrēšu visus tur veidus, kā trenēt apvērsumus, un tā es to vienkārši nodemonstrēšu šo trešo fāzi, kā melodijai pielikt klāt akordus, bet tas būtiskais komentārs, kas tev jāsaprot, ir nebrīnīties, ja es tagad sāku rādot šos te akordus, kādu no šiem akordiem varbūt nospēlēšu citā variantā, nekā es sākumā parādīju. Sākumā mums ir lā minors septikords. Pēc tam ir rē minors septikords. Sol dominants septikords. Do mažors septikords. Tālāk fa mažors septikords. Si pusmazātais. Mi dominants septikords. Lā minors. Pārvēršam viņu par lā dominants septikordu. Ejam tālāk rē minors. Sol dominants septikords. Do mažors septikords. Pils nospēlēja ātri vienkārši mi minors septikordu un lā dominants septikordu. Un rē minors septikords. Sol dominants septikords. Do mažors septikords. Un tagad starpā tur nospēlēt šāds tā akordiņus. Bet tas nav obligāti, un tad mēs ejam no jau otrā reize. Sākumā ir tieši tāda pati kā pirmā reize, bet beigas ir mazliet atšķirīgas. Tad ķeramies pie lietas atkal lā minors septikords. Rē minors septikords. Sol dominants septikords. Uz do mažors septikordu. Fa mažors septikords. Si pusmazātais septikords. Mi dominants septikords. Uz lā minors septikordu. Pārvēršam to par lā dominants septikordu. Rē minors septikords. Sol dominants septikords. Un tagad mi minors septikords. Un lā dominants septikords. Rē minors septikords. Sol dominants septikords. Un beigās do mažoru septikords. Un es gribētu atsināties uz lā minoru, nospēlēt si pusmazāto, mi dominants septikordu un rekur lā minoru. Tagad atliek to visu nospēlēt kopā tempā. 3, 4. Šie bija 3 posmi,
kuriem izejot cauri, tu jau varēji izveidot kaut kādu priekšstatu par to, kā melodijai pielikt klāt akordus. Pirmais, tu vēlēsi iemācīties nospēlēt melodiju, vēlams dažādās vietās pa visu grifu. Pēc tam tu vēlēsi iemācīties arī akordus, arī vēlams dažādās vietās pa visu grifu. Un tad jau tu sāc to visu likt kopā un spēlēt cauri. Varbūt, ja tu ilgāk spēlēsi, tad nonāks arī pie tāda secinājuma, ka ir forši tieši zināt šos dažādos variantus, jo tad tas, ko tu vari darīt, tu vari katru reizi šo te akordu melodiju nospēlēt bišķi citādāk. Jo viens ir vienkārši iegaumēt kaut kādu akordu melodiju variantu un vienmēr spēlēt pilnīgi vienā veidā, reproducējot notu pa notiem, bet kaut kas cits ir arī šim procesam pieiet caur improvizāciju. Tad tev šis video likās aktuāls, var atstāt kādu komentāru, abonēt manu kanālu. Šobrīd es arī pasniedzu ģitāru spēles nodarbības, līdz ar to, ja tev ir interesi pie manis mācīties, vari mēģināt ar mani sazināties caur sociālajiem tīkliem un turpinām būt ģitāru spēli. Tā.